garš pret visas pasaules to laiku ritējumu, jā, pēc tiem miljardiem gadi, jā, mēs esam kā 1 sekundi visā iekšā. Nu, bet vajag to sekundi katrā ziņā izdzīvot un izbaudīt, un visforšākais arī, protams, pēc tevis kaut kas labs paliek, nu, jums muzikantiem tādā ziņā, man liekas, vispār. Tieši tā, es esmu ļoti pateicīgs Dievam par to, ka viņš man devis tādu iespēju, kad es varu komponēt dziesmas, rakstīt dziesmas un arī izpildīt, tāpat tās izpildīt, kad ir liela vērtība sajust to, ka cilvēkiem arī patīk, un tas ir ļoti, jā. Tā kā tu droši vien man prasīs par dzintaru dziesmām, jo mūsu dziesma tikai ar klausītāju atbalstu esam nokļuvuši līdz finālam. Liels paldies visiem atbalstītājiem un ļoti arī uz jūsu atbalstu ceram 13. jūnijā Jāgaunas estrādē. Jā, Uzvaras parkā, tā kā ļoti centīsimies izdarīt pēc labākās sirdsapziņas visu. Tīri emocionāli esam ļoti priecīgi par šo. Nu, bet man liekas dziesmas šeit. Nu, forši, ir forša un mīļa, un arī par dzīvi, vai ne, un tomēr pa ilgām un cerībām un tā tālāk, nu? Nu jā, laikam ir tas moments, kad šī mīlestība, kas mums ir vajadzīga, mēs laiku, tā kā Harijs teica, mums ir jāiet uz to, mums laiku jāiet uz to mīlestību, un tā ir tā īstā mīlestība, jo nav tā, ka vienā dienā tu pamodīsi, un pateiksi, redziet, es esmu mīlestību sasniedzis, un mēs tur vairāk neko nevar izdarīt. Tas ir tāds katru dienu darbs, katru dienu ir vajadzīgi veltīt mīlestībai, ne tikai pret saviem mīļiem, bet arī tiem cilvēkiem, ko mēs satiekam, par ko mēs tiekamies. Tas pats parastais vienkārši smaids, draudzīgs rokas spiediens un tā tālāk. Tas dod tādu impulsu pozitīvu arī visiem tiem cilvēkiem, ar kuriem mēs tiekamies. Un kādu mēs nākam pretī, tādu mēs arī cilvēki redzam, kāds mums pretī. Ja? Tātad tā ir, ne? Ja es atnāku, ka tevi tas čau, sasmaidamies, viss kārtībā. Mums taču nevar atnākt galīgi pie tādas saskumas un tu tā uzreiz redz, ka nav. Ja? Tas ir jāni, kas ir? Jā, tas skums tam tagad. Nē, tā nē. Vienkārši, jā, mums jābūt uz pozitīvo to vilnu, mums laikam sev jau vajag pozīciju katru dienu. Vismaz mēģināt darīt to. Tiešām tā jušanās, kā mēs jūtamies, tas ļoti svarīgi. Tā arī viss rodās. Tā arī pasaulē ir apkārt saglabājās. Jā, tā arī rodās. Ja ir tas pozitīvais, tad arī rodās pozitīvas dziesmas, jā, pozitīvi darbi, pozitīvas domas un tā tālāk. Brīnišķīgi vārdi. Es tev, Jāni, ko gribēju teikt? Man ir speciāls jautājums no Elgas, jo, kā es saprotu, visi cilvēki gatavojas, protams, tie muzikanti, kas piedalās 13. jūnijā noslēguma koncertā. Elgai bija speciāls jautājums. Kādi jums būs tēti? Es teicu, ka droši vien tas ir noslēgums, jo tā nestāstīs, ja? Bet viņi teica, lai es obligāti uzdodu šo jautājumu. Šis ir tāds jautājums diezgan tāds grūts mums pašiem atbildēt uz šo brīdi, jo ir zinām diskusijas par to, ko mēs vispār tiešām vilksim mugurā, ja, bet tas ir mums vispār ļoti svarīgi, un tas visiem ir ļoti svarīgi. Tīpaši televīzijā rāda, man liekas, tas ir patiešām tas ir svarīgi. Tieši tā, un mēs jau savā laikā esam padomājuši par to, kā mēs gribam izskatīties un kā mēs esam izskatījuši. Tāds ir jūsu tikai imidžs, ja? Jā, mums bija tāda jūras tēma, bija viena brīdi ar baltām biksēm un zilām žaketēm. Jā, tā mēs toreiz Bīriņu pilī pirmo reizi bijām uzvilkuši šos tērpus, un mēs slīdējām kā brīti, un mums tāds sajūtīja, un viss teica, redz kā tie, jo no vienas puses ja tā sapucējās, tad tāda dīvaina sajūta arī mazliet no vienas puses. Nē, tā uzmanība liela, tad pievērst un tā. Jā, bet centīsimies. Šis nav tas vieglākais jautājums. Un katrā ziņā atbildi, ka droši vien mēs redzēsim tikai 13. Jā. Bet vēl tur varēs visu skatīties 13. klāt. Jā, tieši tā, jo mazums, ko mums vajadzēs piedrāt kaut kādā brīdī, kas varbūt mājās. Es zinu, ja izstāstīju, ka Bikses varētu taisīt 4 bukas, ja tagad plakam izskatīt. Kā? Brīnījās. Kur tu bija ātrāk? Ņemuši tā padomu, mēs pirmie varbūt.
ievest jaunu modi. Kāpēc, ne? Kāpēc tā nevar? Mums būtu jauna modi. Šobrīd dizainers, mēs būtu tas izpildošais moments. Un tev būtu uz to vainu nogāzt, jo kas nekā. Nē, mēs iet savu ceļu, mēs vienkārši iet un ievies šo modi. Jā, nu, man ir prieks, ka tu esi, kā saka, atnācis dzīvojā uz ēteri. Pārsvarā, zin kā, nu, nav jau mums laika arī muzikantiem bieži vien atbraukt no tālienes, lai mēs šeit parunātu 10 minūtes, tāpēc mēs sazvanāmies. Mēs speciāli atbrauc. Man liekas, kādu drusciņu kaut ko man te, jo pirms tam mēs sarakstījāmies, tu saki, es esmu rādio, un tu esies tā kā rādio strādāt, vai ko tu dari? Nē, es būtu ļoti priecīgs, bet šī gadījumā nē, jo es biju ieradies pie Dzeguzītes vadītāja Dailes Martinsons. Mums ir tāda izveidojusies tāda veiksmīga sadarbība. Nu, ne tikai tagad, tā sadarbība jau ir gadiem ilga, bet tagad es esmu beidzot sasporojies uzrakstīt ne tikai vienu vai divas dziesmas Dzeguzītē, bet jau kādu 10. Mums tāds muzikāls cikls top, krāsainās dziesmas kopā ar Leontīnu Apšenieci, kurai ļoti skaisti bērnu teksti, bērnu tādi, nu, kur tiešām, jo tagad šajos laikos bērniem, kas klausās ļoti maz, ko viņi varētu klausīties, un man dažbrīd pat liekas, ka bērniem mēs to bērnību nozūdam ar tām pieaugušajām dziesmām, bet tās arī vajadzīgs, lai viņi tā saprot, jo tie bērni arī grib būt lieli jau. Jo katram mēs uzprasīsim, kas tu gribi būt, es gribu būt kosmonauts un nezinu kas, un gribu būt visliela. Bet tomēr tā bērnība mazliet ir jāsatur un tad Leontīns Apšenieci vārdiem, muzika ir radusies un bija mums Rojas dienās, bija Rojas svētki 30. maijā, tad bija pirmais koncerts. Prezentācija visiem. Jā, pirmais koncerts, kur izpildījām 10 dziesmas manas. Protams, vēl to turpinājums būs krāsainajām dziesmām, un tādēļ šī sadarbība sākusies, un es domāju, ka turpināsies. Nu, protams, es sirsnīgi novēlu, lai tev ir vēl dziesmas. Jo, zini, man liekas, bērniem tas ir, ka es arī vienreiz kaut kur redzēju, ka spēlē kaut kādas tur, kā mūsdienās visiem ir tālruņi, kaut kādas tur angļu dziesmiņas, vēl kaut ko tādu sajūtu, tā ka, ka mums nav tās bērnu dziesmas, vai kāpēc latviešu bērniem būtu jāspēlē kaut kādas angļu dziesmiņas? Jā, tas ir. Un vēl visas tās multiplikācijas filmas, kas, man kaut kā šeit dažas ir pilnīgi ķiņķēzi, tur ir sazīmēti, tā. Nē, pa lielam es domāju, ka tāds deficīts arī nav, bet kaut kādā. Bet es ceru, ka tās dziesmas būs foršas, dzīvespriecīgas un tāds bērniem arī, kur var kaut ko iemācīties. Jā, tur ir stāsts par krāsām, tādas dzīves situācijas, tur tiek apdziedāts tās krāsas tiek pasniegts, kam kur pieder un kas varētu labāk izskatīties. Un tur ir ļoti interesanti tādi vārdu salikumi, kur bērniem arī ir interesanti ne tikai sadzirdēt to krāsu, bet arī to situāciju, jo tur ir gan burkāni, gan pa dārziem apdziedāts, gan, tur tāda interesanti. Tur jāpaklausās. Tas ir jāklausās. Jā, jāklausās, tieši tā. Man liekas, ļoti kolosāli, un, kad, teiksim, ir jau doma droši vien arī varbūt kaut kur tā kā, taustāmāk, kādā albumā. Jā, mēs šodien par to arī runājām. Es domāju, ka, kā jau Dzeguzītē, ļoti daudz darba, ļoti daudz koncertu un tā tālāk, tad vasaras laikā tas tiks izdarīts, un gan tas tiks ielikts arī tam CD formātā iekšā. Kaut kad uz rudens pusi varētu būt kaut kur vēl kāds koncerts, tāda lielāka prezentācija. Es tā ļoti ceru, jā. Tālūk, tā kā nekas nav apstājies, un ir radošajā. Man ar tiem bērniem vienmēr ir bijis tāda sadarbība. Pašam bija kādreiz 2 popgrupas Rojā, tā kā. Tu esi, kā saka, zināmu sāls daudzumu, tā kā jau apēdis ar bērniem strādājot. Jā, un tā tieši, kas saistās ar sadarbību Dzeguzīti, sākās ar to tām dziesmām mazliet no vēja un zvenēdās. Mazliet no vēja nav nekāda bērnu dziesma pēc būtības, bet bērniem viņi ļoti patīk, un tā viņi joprojām dzied koncertos. Tā kā šoreiz bija tas uzdevums mazliet savādāks, uzrakstīt speciāli bērnu dziesmas. Es ļoti tev novēlu, lai būtu ļoti labi sanācis, un patiešām mums latviešu bērni ar lielāko prieku šīs dziesmas gan klausītos, gan arī dziedāt līdzi vai ne, un nākt uz koncertiem, un būtu mums latviskāka drusciņa bērnība, ja? Tieši tā, jā, gribās, lai tiem bērniem nenozūd.
Labi, jā, par tevi tagad viss ir skaidrs, bet galā tu pārstāv grupu Roju. Jā. Nu tad, kas Rojai jauns?